Šodien parunāsim par ko tādu, kas ir diezgan abstrakts padomi terora mašīna, bet, ja paskatās uz konkrētiem cilvēkiem, kas bija tās skrūvītes, aina kļūst daudz, daudz skaidrāk. Un, jāsaka, arī baisāk. Tieši tā. Mēs esam iedziļinājušies avotos par 3 vīriem, ļoti atšķirīgiem. Mums ir tiesnesis, kuram, piemēram, objektivitāte šķita lieka laika tērēšana. Tad ir bende, kuru sistēma vispirms ieslodzīja, un pēc tam apbalvoja ar augstāko ordeni, un visbeidzot, kā lai saka, superbende. Cilvēks, kura vārds ir Ginesa rekordu grāmatām. Un tas ir pats interesantākais, ka visa šī informācija nāk no publiski pieejamiem avotiem. Tie ir Wikipēdijas raksti, te nav nekādu slepenu arhīvu, bet saliekot kopā šos faktus, atklājas patiesi drums stāsts. Tieši. Un mūsu mērķis šodien ir mēģināt saprast ne tikai to, kas notika, bet kādi cilvēki to padarīja iespējamu. Tie nav bezpersoniski mehānismi, tie ir konkrēti cilvēki ar vārdiem un karjerām. Jā, sāksim ar to, kurš šai sistēmai nodrošināja tādu kā likumības masku. Tas ir Jona Ņikičenko, Padomju Savienības augstākās tiesas tiesnesis. Pirmajā brīdī izklausās ļoti cienījami. Protams, tā tam vajadzētu būt, bet Ņikičenko gadījumā realitāte bija pavisam cita. Viņa, teiksim, tā zvaigžņu stunda bija Staļina lielā terora laikā, no 36. līdz 38. gadam. Tas slavenās Maskavas paraugu prāvas. Tieši tās. Viņš bija galvenais tiesnesis, un tieši viņš piesprieda nāves sodu tādiem veciem boļševikiem kā Kameņevam, Zinovjevam. Būtībā tas bija politisks teātris. Spriedums bija zināms jau iepriekš. Labi. Tātad Staļina represiju justīcijas instruments, bet tad viņa karjerā notiek kas pilnīgi negaidīts. Viņš parādās Nirnbergas prāvā. Jā, tas padomju puses tiesnesis. Jā, tiesā nacistus. Tad tas ir tas pats cilvēks. Pagaidi, kā viņš pats to pamatoja? Vai avotos ir par to kādas liecības? Ir, un tas ir pats pārsteidzošākais. Viņš savus uzskatus nemaz neslēpa. Ir saglabājies viņa citāts, manuprāt, visu pasaka. Viņš teica: mēs šeit tiesājam galvenos kara noziedzniekus, kuri jau ir notiesāti. Jau ir notiesāti. Jā, un viņš turpina: visa ideja ir nodrošināt ātru un taisnīgu sodu par noziegumu. Viņam spriedums bija skaidrs jau pirms procesa sākuma. Viņš to pat neslēpj. Tas ir neticami. Un kļūst vēl labāk. Viņš arī atklāti paziņoja, un es atkal citēju: ja tiesnesim būtu jābūt objektīvam, tas novestu tikai pie nevajadzīgas kavēšanās. Āmen. Šī filozofija pilnībā atspoguļojās viņa darbā Nirnbergā. Viņš kategoriski iebilda, ka tribunāls attaisnoja 3 apsūdzētos – Šahtu, Fon Pāpenu un Friči. Un viņš uzstāja, ka Rudolfam Hessam pienākas nāves sods, nevis mūža ieslodzījums. Viņam nebija nekādu šaubu. Tātad mums ir šis tiesnesis, kurš runā par ātru sodu, kamēr pats ir daļa no sistēmas, kur spriedumi jau sen ir uzrakstīti. Satriecoši dubultstandarti. Bet šī juridiskā fasāde bija tikai viena monētas puse. Kas notika aiz tās? Kas bija tie, kas izpildīja šos spriedumus? Un te mēs nonākam pie otrā mūsu stāsta varoņa Mihaila Matvejeva. Viņš bija vecākais NKVD bende. Viens no tiem, kas veica melno darbu. Viņa vārds ir cieši saistīts ar Sandarmohu Karēlijā. Sandarmoha? Tā ir viena no baisākajām lielā terora masas slepkavību vietām. Tur dažu gadu laikā nogalināja un apraka vairāk nekā 9,5 tūkstoši cilvēku. 9500? Tas ir kā maza pilsēta. Tieši tā. Un upuru vidū bija ne tikai parastie cilvēki, bet milzīgs skaits inteliģences. Piemēram, tur iznīcināja lielu daļu Ukrainas kultūras elites. Vēsturnieki to sauc par nošauto atzimšanu. Briesmīgi. Rakstnieki, zinātnieki, garīdznieki, viņi visi gulēja 236 masu kapos, un Matvejevs bija viens no galvenajiem šī procesa izpildītājiem. Tā izskatījās Ņikičenko sprieduma realitāte. Ir viena lieta piespriest nāves sodu un pavisam cita personīgi to izpildīt 1000 reizes. Vai Matvejevs bija, tā teikt, sistēmas virsotnē, vai bija vēl kāds augstāks? Bija. Matvejevs bija augsta līmeņa izpildītājs, bet virs viņa bija īsts, nāves menedžers. Viņa vārds ir Vasilijs Blohins. Blohins,
Viņš nebija vienkārši bende, viņš bija NKVD galvenais bende. Un šim amatam jau 26. gadā viņu personīgi izvēlējās pats Stāļins. Stāļins pats? Kas šajā cilvēkā bija tik īpašs? Efektivitāte un pilnīgs sirdsapziņas trūkums. Blohins izveidoja un vadīja īpašu NKVD vienību, komandatūra. Tās uzdevums bija veikt tā saukto mitro darbu, slepkavības spīdzināšana. Un viņš pats? Jā, viņš nebaidījās sasmērēt rokas. Personīgi izpildīja nāves sodu daudziem augsta ranga čekistiem, ieskaitot savus bijušos priekšniekus Jagodu un Ježavu, kad tie krita nežēlstībā. Viņš bija sistēmas uzticamākais instruments. Un šī viņa karjera sasniedza kulmināciju ar Katiņas slaktiņu 40. gadā, un tas viņu noveda pie Ginesa rekordu grāmatas. Tas ir vienkārši prātam neaptverami. Kā kaut ko tādu var fiksēt kā rekordu? Tas ir labs jautājums. Šis fakts parādījās 2010. gada izdevumā, protams, izraisot milzīgu pretreakciju. Bet no tigri statistikas viedokļa skaitļi ir nepārspējami, un aiz tiem slēpjas šausminoša rūpnieciska efektivitāte. Pastāst vairāk, kā izskatījās šis process? 28 naktis pēc kārtas. Katru nakti. Viņš personīgi nošāva simtiem cilvēku, kopumā ap 7000. Viss bija organizēts kā konvejers. Kā konvejers? Jā. Ieslodzītos pa vienam veda nelielā priekštelpā, ko ironiski sauc par Ļeņina istabu, ātra identifikācija, un tad viņus groda blakus telpā ar skaņu necaurlaidīgām sienām un slīpu betona grīdu. Ar noteku. Noteku asinīm. Jā, un tur viņus gaidīja Blohins. Pats, ģērbies kā miesnieks, ādas priekšautā, ādas cepurē un garos ādas cimdos līdz elkoņiem. Lai nenosmērotos. Tieši tā. Viņš klusējot paņēma nākamo upuri un iešāva tam galvaskausa pamatnē. Process bija ātrs un metodisks, un vēl viena detaļa, viņam bija līdz vesels koferis ar savām personīgajām vācu Walter pistolēm. Kāpēc vācu, vai tad padomieroči nepietika? Viņš neusticējās padomju TT pistoļu uzticamībai, tik intensīvam darbam. Walter bija daudz izturīgāks, bet bija arī otrs, daudz ciniskāks iemesls. Proti? Izmantojot vācu ieročus un munīciju, vēlāk, kad atklāja mazs kapus, visu atbildību varēja novelt uz nacistiem, ko Padomju Savienība arī gadu desmitiem ilgi veiksmīgi darīja. Tas vien parāda plānošanas līmeni. Ne tikai industriāla efektivitāte, bet arī iepriekš ieplānota dezinformācijas kampaņa, cik ātri viņi strādāja. Viņa komanda strādāja 10 stundas katru nakti. Pats Blohins nogalināja vidēji vienu ieslodzītu ik pēc 3 minūtēm. Ik pēc 3 minūtēm? Jā, un par šo prasmi un organizāciju īpašu uzdevumu efektīvā izpildē Staļins viņu personīgi apbalvoja ar sarkanā karoga ordeni un piešķīra prēmiju. Starp citu, arī Matvejevs par savu darbu Sandermohā saņēma ordeni un pat materiāls dāvanas, piemēram, radiogrammu. Tu pieminēji, ka abi saņēma medaļas, bet viņu likteņi izvērtās ļoti atšķirīgi. Blohins nošāva savas priekšniekus, bet Matvejeva stāstā ir vēl dīvaināks pavērsiens. Tā sistēma bija bīstama pat saviem uzticīgākiem kalpiem. Pilnīgi noteikti. 39. gadā, kad par NKVD vadītāju kļuva Berija, viņš sāka savas tīrīšanas. Atbrīvojās no Ježova kadriem. Un šajā tīrīšanā iekļuva arī Mihails Matvejevs. Viņu arestēja. Bendi arestēja. Jā. Uzzinot par Matvejeva arestu, viņu kolēģis un vēl viens Sandermohas bende, Poļikarpovs, vienkārši nošāvās savā kabinetā. Viņš saprata, ka ir nākamais. Tātad sistēma sāk aprīt pati sevi. Matvejevu arestē, kas notiek tālāk? Nāvessods? Nē, viņam piespriež 10 gadus gulāgā, bet drīz vien sodu samazina līdz 3 gadiem. Un te notiek tas neticamais pavērsiens. 41. gadā Vācija iebrūk Padomu Savienībā, un režīmam pēkšņi mainās prioritātes. Un viņiem atkal ir vajadzīgi cilvēki ar specifiskām prasmām. Precīzi. Režīma pragmatisms. Matvejevu atbrīvo no nometnes pirms termiņa, nosūta uz aplenkto Ļeņingradu un ieceļ par NKVD iekšējā cietuma komendantu, kas būtībā nozīmē galveno bendi. Viņš atgriezās pie tā paša darba. Jā, un par savu darbu blokādes laikā, par sociālistiskās likumības uzturēšanu, viņš vēlāk saņēma vienu no augstākajiem padomju apbalvojumiem – Ļeņina ordeni. Tas ir vienkārši neticami. No ieslodzītā par tautas ienaidnieku līdz Ļeņina ordeņa kavalierim. Šis stāsts par Matvejevu varbūt pat vairāk atklāja sistēmas absurdu dabu.
Kas ar viņiem visiem notika pēc Staļina nāves? Vai pienāca kāda atmaksa? Likteņi bija ļoti dažādi. Tiesnesis Nikičenko rīkojās visgudrāk. Viņš klusi pensionējās jau 51. gadā, vēl pirms Staļina nāves. Viņš nomira mierīgi. Bet Blohina gals bija dramatiskāks, vai ne? Nāja. Hruščova destalinizācijas laikā viņam atņēma ģenerālmajora dienesta pakāpi un pensiju. Avotos teikts, ka viņš to ļoti smagi pārdzīvoja. Kļuva par alkoholiķi, viņa garīgā veselība sašķobījās. Sistēma viņu vienkārši izspļāva. Tieši tā. Viņš nomira 55. gadā, oficiālais nāves cēlonis ir pašnāvība, lai gan citur minēta sirdslēkme. Katrā ziņā gals bija neslavens. Pasaules rekordists slepkavošanā nomirst salauzts un pazemots, bet kas notika ar Matvejevu, kurš izdzīvoja ārestu un atgriezās apritē? Un šeit ir vislielākais kontrasts. Mihails Matvejevs masu slepkava no Sandarmohas un Ļeņingrāda, mierīgi nodzīvoja līdz 71. gadam un nomira kā cienījams valsts pensionārs. Nopietni! Jā, pret viņu nekad netika uzsākta nekāda izmeklēšana, viņš vienkārši pazūd vēsturē. Jā? Superbende, kuru sistēma izmantoja un tad izmeta, un viņš nomira pazemots, un parastais masu slepkavas, kurš izgāja cauri arestam, tika rehabilitēts un nomira kā godājams pensionārs. Ko tas viss mums stāsta? Tas ļoti skaidri parāda, ka sistēma nebalstās tikai uz vienu tirānu. Tai nepieciešama vesela infrastruktūra. Tai vajag tādus kā Nikičenko, kas piešķir tam visam likuma spēku. Tai vajag tādus kā Blohins, kas pārvērš slepkavību par rūpniecisku procesu. Un tai vajag tūkstošiem tādu kā Matvejevs. Jā. Un avoti skaidri parāda, ka šīs lomas tika pilnībā normalizētas. Tas nebija nekas kaunpilns. Tas bija darbs, par kuru saņēma ordeņus, prēmijas Un Blohins par 7,000 nošautu cilvēku saņēma sarkanā karoga ordeni. Avoti mums dod skrupulozu ieskatu viņu karjerās, apbalvojumos pat tehnoloģijā, bet tie klusē par pašu galveno par kāpēc, kas notika viņu galvās, kā cilvēks nonāk līdz punktam, kur viņš šādu darbu uztver nevis kā noziegumu, bet kā īpašu uzdevumu. Tas ir galvenais jautājums, uz kuru šie avoti, protams, nevar atbildēt. Mēs nezinām viņu personīgo motivāciju, vai tā bija aklas fanātisms, karjerisms, vai varbūt vienkārši pilnīga empātijas neesamība, kas atrada ideālu pielietojumu totalitārā režīmā. Jā. Vai arī tas ir biedējošs atgādinājums par to, cik viegli cilvēks var pierast pie jebkādām šausmām, ja tās tiek pasniegtas kā norma, kā darbs, kas ir jāpaveic. Un šis jautājums par cilvēka dabu un ideoloģijas lomu, tas paliek atvērts. Un tas ir tas, par ko ir vērts padomāt.